Hokeja klubs Dinamo Rīga šogad ar vairākām komandām kontinentālajā hokeja līgā tiekas vairāk nekā parasti bija ierasts, un viena no tiem ir mūsu ziemeļu kaimiņu Helsinku Jokerit. Kārtējais izbraukums uz Helsinkiem, un kopā ar lielo komandu izbraukumā devās arī divas Dinamo bērnu komandas – 2001. gadā dzimušie un 2004. gadi, kuriem pirms Ziemassvētkiem bija ieplānotas divas pārbaudas spēles ar Jokerit jauno paudzi. No Rīgas lietainā drēgnuma uz Somijas sniegotajiem ceļiem. Turklāt, iejusties lielo spēlētāju ādā ceļojot pa KHL pilsētām ar lidmašīnu, Dinamo bērniem tas bija patīkams piedzīvojums. Tā mēs iesim iesildīties. Pagaidām man ir viss. Labi iesildīšanās, vajag labi izkustēties. Tomēr esam pēc ceļa. Ir kaut kā jāpamodina sev. Pēterīte, viss labi? Tā kā tā, ja visi ir saģērbušies treniņtērpos, iesim iesildīties. Iesildīšanās pirms spēles. Viss notiek kā pie lielajiem. Tiek pārbaudīta vārdsarga gatavība, un komandas kapteinis ar motivējošiem saucieniem pirms spēles uzkurina savējos mačā. Pastāst, kāda jūties, kā ir atbraukt lielajai komandai līdz uz Helsinkiem? Patiesībā diezgan jautri. Man patīk spēlēt. Vai jūs bieži braucat izbraukumos? Ne ļoti bieži. Tad jau tas ir tāds mazs piedzīvojums, ne? Apmēram. Un sniegs? Tas ir vislabākais, kas sniega. Latvijā tā nav pagaidām. Pastāst, kā bija pret Jokeritu spēlēt? Viņi ļoti labi māk atrast brīvo ledu un tā. Pret viņiem ir grūti spēlēt, es domāju. Bija tā kā uztraukums mazliet? Jā. Sanāk, viņi nebija tā kā mazliet augumā, mazliet ražanāki par jums? Varbūt. Bet no tā tev nebija bail no viņiem? Nē. Kā tev liekas, kas jums jādara, lai rīt uzvarētu? Jāsāk spēlēt labāk, tā kā visās lietās, kā var labāk. Tā kā jāmēģina vairāk redzēt vienam otru, jā, un tad lai tev rītā veicās, un vinnējiet viņus. Centīsimies. Paldies! Pirmo spēli Dinamo bērnu 2004. gads zaudēja ar rezultātu 3-5, bet pieredze tiek gūta arī šāda veida mačos, arī pat neskatoties uz to, ka bez ierunām tika zaudēts nākamajā dienā. Turklāt spēlēt Klintī izurtā ledus laukumā, kas atrodas zem Hartwall arēnas, kur savas mačus aizveda lielais Jokerit, nav joka lieta. Šoreiz mājas sienas, vai pareizāk būtu teikt mājas klintis, labvēlīgākas bija somu puikām. Nekas, nākamreiz mēs viņiem parādīsim. Šitā spēle ir tāds
Lai es varētu redzēt, ko es no jums varu gaidīt čempionātā, ka mums toņās būs spēles, ja? Un kurš ir pelnījis vietu sastāvā un kurš nav gatavs. Man ļoti labi šīs spēles parādīs, tas uz visiem attiecās. Tātad vakar pērkonis šai komandai nodega ar 0,25, jūs zināt, ja? 0,25. Tas patīkams rezultāts, ja pērkonam viņi zaudē. Tātad, lai mums šitādi te brīnumi nebūtu, ja, tātad mums ir jābūt pirmkārt gataviem galvā tagad izejot. Visiem ir jābūt gataviem, bez nekādas runāšanas, bez nekādas viens otram bakstīšanas, pārmešanas, īsas maiņas. Un kas ir pats svarīgākais, būs ātri jākustās. Somis lido vienmēr un visu laiku ātri kustās. Tiklīdz mēs sāksim lēnā garā kaut ko viņš jāpeldēt, noēdīs, atņems un aizmuks vēl. Un lēnā garā te nekas nesanāks. Ja? – 2001. gads, ātrums, spēks, hokejs, laukumā viss notiek daudz ātrāk, un somu hokejs jau no mazotnes komentārus neprasa. Rezultatīvā un ļoti skatāmā spēlē mūsējie cīnījās tiešām līdz spēles pēdējai sekundei, pat nomainot vārdsargu uz 6. laukuma spēlētāju. Diemžēl mazliet pietrūka. Pirmajā spēlē sāpīgs 4-5. Kāda sajūta Somijā? Somijā forši sniegs, beidzot nav kā Latvijā dubļi lietus. Mazliet Ziemassvētku noskaņa, ja? Jā, Par spēli runājot, kas pietrūka bišķi? pietrūka momentu realizācija, manuprāt. Bija pietiekami daudz labu momentu, nerealizējām. Nebija tā, ka uz spēles otro periodu ātrums mazliet pieauga un arī agresivitāte. Jā, pēc lidojuma grūtāk sākt pirmo periodu, nezinu. Nebijām iejutušies, nezinājām pretinieku, nezinājām, kā sākt. Un otrajā periodā bija labāk, ērtāk daudz iejusties spēlē. Vai bija grūti noskaņoties tādai spēlē vai izbraukumā pret Jokeritu? Jā, grūtāk nekā mājās. Kā tev liekas, kā jums rīt ies pret Jokeritu? Es domāju, mums būs labāk. Tagad mēs zinām, kā pretinieks spēlē. Spēlē ātri, ar piespēlēm hokeju. Un mēģināsim neutralizēt viņus. Izdarīti pareizie secinājumi. Noskaņa otrajam mačam ļoti kaujinieciska. Bet kā parasti saka, pārcentāmies. Noraidījums 2 minūtes pirms pamatlaika beigām mūsējiem. Un skaitliskais vairākums ir somu vizītkarte arī šajā vecumā. 20 sekundes pirms spēles beigām somi gūst uzvaras vārtus. 3-4. Zaudējums ar 1 vārdu starpību arī otrajā mačā. Bet kā pirms spēles teica komandas treneris Toms Bluks, spēlētājiem bija svarīgi sevi pierādīt un sagatavoties svarīgajām sava čempionāta spēlēm, ko domājams viņi arī izdarīja. Jūties Helsinkos? Jūtos labi, dažreiz nepaveicās, bet zaudējām, bet varējām arī vinēt šo spēli. Šitā spēle, man liekas, bija ļoti tuvu. Jā, cīnījāmies līdz galam. Ko jūs darījāt šodien savādāk nekā vakar? Visu to pašu, tikai bija labāks noskaņojums, vairāk spēka. Jo pagājušais bija no lidmašīnas, nebija tik daudz spēka. Tā kā tas ceļš tomēr nogurdina, ja? Tagad atpūtāties un ir pavisam citā elpē, ja? Jā. Vai tu esi kādreiz spēlējis zem zemes? Kāds ir zem zemes? Hokej.
Zem zemes. Es kādreiz spēlēju. Nē, šī bija pirmā reize. Nu jā, tie, kas nezina, varbūt pastāstīja, kur šis ledus laukums, kur jūs tikko spēlējāt, kur viņš atrodas? Šis ledus laukums ir zem zemes, tas ir -2 stāvs. Un viss ir tā kā kalnā izveidots. Tā kā klintī izurbs, ja? Jā. Kā tev liekas, kas Jokerit puišiem ir varbūt mazliet labāks nekā jums, un pie kā jums vajadzētu piestrādāt nākotnē, lai noķertu viņus varbūt līmenī vai kā? Nu, mums pietrūka fiziskais spēks, viņi ātrāk skrien, viņi domā ātrāk par mums. Viņi paņem ripu, uzreiz spēlē, mūsēji paņem ripu, daži padomā un tad tikai spēlē. Viņi paņem ripu un uzreiz zina, ko darīt. Vairāk redz brīvu ledu, ja? Vairāk viens otru redz, vairāk kustās uzreiz, ja? Jā. Okay. Labi, un kā tev liekas, kā mums lielajiem puikām šodien lielajiem Rīgas Dinamo puišiem veiksies pret lielajiem Jokerit? Es ceru, ka vinēsim. Viņiem vajag vinēt, mēs zaudējam, tad viņiem vajag vinēt. Iesiet atbalstīt? Jā. Okay. Lai tev veicās nākamajā spēlēs. Vērtīgās pārbaudas spēles ir aizvadītas. Somas sakrāmētas, bet hokejs vēl nebija galā. Dinamo bērni devās atbalstīt mūsu lielo komandu Virzemē, Hartvala arēnā, cīņā pret lielo Jokeritu. Diemžēl arī tur kārtējais zaudējums, bet sezona vēl nav galā. Un Somiem mums vēl būs iespēja revanšēties jaunajā 2015. gadā, kad 7. janvārī arēnā Rīga 7:30 vakarā Jokerit atkal būs klāt. Un klāt ir jābūt arī jums. Veiksmi un uz tikšanos!